miljoniem gadu Zeme griežas ap Sauli, bet tikai pēdējos 2 gadsimtos uz planētas Zeme mīt ātruma cilts. Tie, kam benzīns asinīs. Šodien raidījumā Ātruma cilts noskaidrosim, kā rallija Sarma 2011 sacensību dienas pavada ekipāža Ivars Vasaraudzis, Pēteris Spredzis. Viesosimies Latvijas skieringa čempionāta pēdējā šīs sezonas posmā, pēc tam jaunumu no Bauskas un Prāta Vētras Jubalts trasē mēģinās uzrādīt pēc iespējas labākus rezultātus. Sveicināti raidījuma Ātruma cilts skatītāji! Lai arī laukā sniega ir diezgan daudz, motorsporta ziemas sezona palēnām sāk atkāpties. Piemēram, rallijas. Latvijas rallija čempionāta kalendārā ziemas posmu vairs nav. Nākamais ir tikai rallijas tals, kas notiks māja beigās. Tomēr mēs vēl nedaudz atskatīsimies uz pēdējo ziemas rallija posmu Sarma 2011. Precīzāk ieskatīsimies, kā tad gāja Ivaram Vasaraudzim. Latvijā populārākā autosporta disciplīna viennozīmīgi ir rallijas. Tik daudz tūkstoši skatītāji no malu malām dodas uz ikvienu Latvijas rallija čempionāta posmi. Šo sezonu kopā 7, no kuriem aizvadīti jau 2. Rallija pirmais posms Lietuvā Utenas apkārtnē un otrais tepat Latvijā Gulbenes un Alūksnes ceļos. Ja mēs skatītāji uz katru posmu dodamies tajā dienā, kad tiek dots starts, tad rallija komandas mehāniķi, pilots un stūrmanis kādu laiciņu iepriekš. Tad nu lūk, mūsu šīs dienas uzdevums uzzināt, kad tad īsti komanda sāk gatavoties rallija posmam, ko viņi īsti dara un kas beigās no tā visa sanāk. Izvēlējāmies Latvijas rallija čempionāta 2. posmu Sarma 2011. Ekipāža Ivars Vasaraudzis, Pēteris Spredzis. Izrādās, šī ekipāža ar savu komandu darbu sāka jau trešdienā. Trešdien mēs aizbraucām tā kā reģionā, kur ir forši ceļi. Trešdien, ceturtdien pavadījām testējoties, gan mēs, gan Raimonds. Un piekdien sākām rakstīt trasi. Protams, katra kārtīga rallija komanda lēmumus, kur startēt, ar ko startēt, nolem iepriekšējās sezonas izskaņā vai vismaz dažus mēnešus pirms jaunās sezonas sākuma. Taču katrs rallija posms sākas dienu pirms rallija starta ar trases pierakstīšanu vai, kā šajā gadījumā, ar testiem 2 dienas pirms tam. Turpinājumā Ivara Vasaraudža diena, kad tiek pierakstīta trase. Rīt mostamies, braucam uz mandātu komisiju, kā saka, ņemam rallija papīrus, uzzinām, kur ir trase, kur mums būs jābrauc, un tad pavadām dienu pierakstot trasi. Piektdien bija dienas otrā puse un bija jāpieraksta tums ātruma posmu, tad sestdien no rīta atkal mēs vēl tāpat turpinājām to dienas posmu rakstīšanu, un vakarā bija starts. Kad trase pierakstīta, jādodas gulēt, lai nākamajā dienā var startēt un uzrādīt pēc iespējas labāku rezultātu. Latvijas rallija čempionāta 2. posmā pirmās dienas ātrumposmi tiek aizvadīti tumšajā dienas pusē, kas citiem padodas labāk, bet citiem nevisai. Kā tev gāja tanī sestdienas vakarā pa tumsiņu? Forši jau īstenībā tums jau man patikusi ir vienmēr un tā tālāk, bet, redz, spriežot pēc rezultātiem vēl nepārāk gāja, aklimatizācija vēl joprojām ir pusceļā, ja tā var teikt, bet, ātrumposmi katrā ziņā bija baigi superīgie un vispār Sarmas rallija šoreiz bija tāds, tipisks, ideāls ziemas rallijs. Cik jau uz tanī sestdienas vakarā aizgājāt gulēt? Tuvu 12, tuvu pusnaktī apmēram, kamēr tur sakopjās, sadarās, kamēr nokļūst viesnīcā, kamēr saprot vispār, kas ir noticis, kas ir jādara, kas nav jāizdara. Es tā kā varu ātrāk aizliet pasnaust. Stūrmaņiem tā kā ir ilgāks process, diezgan liela daļa stūrmaņu, cik es zinu, piekoriģē un pāriet pāri stenogrammām. Sev saliek pa plauktiem vajadzīgās lietiņas, un tad viņiem tas pasākums ir ilgāks. Tad viņi aiziet vēlāk gulēt nekā braucēji parasti. Tā mēs tur cīnāmies. Ivars Vasarauds un Pēteris Spredzis rallija pirmo dienu uzsāka ļoti centīgi. Pirmajā ātrumposmā uzrādīja 5. labāko rezultātu, taču otro reizi veidzot šo pašu ātrumposmu tika pieļautas dažas sīkas kļūdas. Kad pirmās dienas ātrumposmā aizvadīti, laicīgi jāiet gulēt. Galvenais ir spēt izgulēties, lai nākamajā visnotaļ svarīgākajā dienā būtu enerģija un mošs prāts. Svētdienas rīts. Cikko svētdienā bija jāceļās? Tāpat tās ap 7, pirms 7 mostamies, brokastiņas, un tad jau kamēr kurais dzīvo, kamēr nokļūst Gulbenē līdz starta vietai, un tā jau tā sanāk. Laikam gribēja izbraukt ātrāk pagriezienu, varbūt ātrāk nekā varēja izbraukt.
Varbūt špūri neņēma vērā, kas otrajā reizē jau bija bišķi dziļāk. Pagrieziena izējā vienkārši izmet aizmuguru no špūras. Atspiedāmies ar aizmuguru pret valni. Priekš ierāva uzreiz automātiski iekšā, un tad mēs attapāmies metrus kaut kāds 50-60 tālāk kupanā. Otrās dienas pirmo ātrumposmu ekipāža veica pārāk piesardzīgi. Tomēr jau nākamajā dopā tempu kāpināja. Diemžēl tika pieļautas kļūdas. Rezultātā ļoti ātrā un šaurā posmā ekipāžas braucamrīks aizkāra kupenu, uzmeta vairākus kūliņus un no rallija izstājās. Lai arī šoreiz ekipāžai Ivars Vasarauds Pēters Fredis rallijs beidzās tā, kā viņš beidzās, gan stūrmanis, gan pilots ir pateicīgi faniem un vietējiem iedzīvotājiem par atbalstu. Jāsaka, paldies ir faniem, kas tur pat blakus, kā saka, mēs viņiem nokritām pie ugunskura kā sniegs no debesīm, ja? Un jāsaka vēl paldies arī tur blakus mājas saimniekam, kuri uzaicināja pēc tam mūs iekšā pazildīties, jo mēs savām sporta čībiņām šajā gadienā bišķi tā kā jau bijām stīvas kājas dabūjuši jau, bet bija forši. Lūk, šāds izvērtās Latvijas rallija čempionāta otrais posms Sārma 2011 Skandija rallija komandas pilotētajai ekipāžai Vasaraudas Spredzes. Šobrīd vīri ietur mazu pauzīti, gaida, kad noklusīs sniegs, lai var atsākt treniņus. Tā nu sanāk, ka turpmākos apmēram 3 mēnešus mums Latvijā būs jāiztiek bez rallija, jo nākamais posms tikai māja beigās Talsos. Turpinam ar ziemas sacensībām Skijoringa. Iepriekšējā nedēļas nogalē notika pēdējie šī sezonas posmi. Brīvdienās spītējot lielajam augstumam, Dobels rajona Pēnkulē pulcējās stiprākie un veiklākie ziemas populārākā sporta veida Skijoringa cienītāji. Tur visi kā viens neparasti kuplā skaitā gaidīja Latvijas skijoringa čempionāta 7. noslēdzošā posma sacensības. Visi esam nobraukušies. Domāju, ka varbūt vēl viena sacensība būs tuvu pie Rīgas. Vajag visiem tomēr skatīties Motoskijorings mājaslapā, kas ir Latvijas Motosporta federācijas mājaslapa skijoringam tieši, ja? Vajag sekot līdz tam, ko mēs rakstīsim. Mēs jau tomēr klausamies sportistos, ja? Un, ja sportists saka, ka šitas ir, kā man viens no komisijas saka, gana labs, tad mēģināsim viņu uzlabot. Domāju, ka būs papildus kāda klase, kas varbūt būs papildināta tādiem, kas jau vairāk iesāk tiešām braukt, jo tie, kas mums kādreiz bija iesācēji, tagad ir hobija un tauta un hobija meistarklases braucēji, vajadzētu tādiem, kas tikai sāk varbūt tās. Ja? Aicinam arī no citām federācijām varbūt padomāt par dalību ņemšanu mūsu Latvijas Motosporta federācijas rīkotajos pasākumos, tā kā, lai ieskatās, mēs esam interesanti, es tā domāju. Visu šo skijoringa sezonu organizētāji cītīgi un aktīvi darbojās darīt tā, lai sportisti būtu apmierināti ar sacensībām, toties skatītājiem, lai būtu ko redzēt un par ko fanot. Čempionāta pēdējiem posmam Motosporta federācijas skijoringa komisijas locekļi ir gatavojušies jo īpaši. Protams, lielu darbu ieguldīja arī trases īpašnieks. Tradīcijas mums ir vecas, 78. gadā izsākām skijoringu. Visus gadus ir taisīts skijorings. Dažas ziemas, ka nebija vispār Latvijā skijorings, jo viņas nebija ziemas. Tik daudz skatījāt, ka Pēnkulē gan šogad, gan pagājušajā gadā nav citur nekur bijis, jo mēs arī strādājam pie šo sacensību publicitātes. Tā kā skijoringu mūsu pusē mīl jau daudzus gadus. Runājot ar dalībniekiem, secinājām vienu. Trasa bija ātra un ledaina. Nav jau brīnums, negadītais atklāsmes bija darījis savu. Skijoringa trasa nācās pilnībā atjaunot. Šajā sporta veidā ekipāžu darbību tas tikai padarīja skatāmāk un varēja vērot sīvākas cīņas par uzvarām. Pirmajā braucienā pats kļūdījos, pirmajā aplī izlec no trases, palika 4. vietā. Otrajā braucienā viss jau bija labāk, un braucienu vidū norāvās ventils un nolaida riepu, un ar tukšu riepu jau nekur vairs neaizbrauks. Patstāvīgais svēpotājs roku bišķi satraumējis, un tad man šoreiz ir ar citiem svēpotājiem diezgan grūti pierast ir, jo kāds savādāk svēpo. Ir savu plusu, savu mīnus. Bišķi starts nesanāca pašam viens brauciens, bet tā bija baigi labi, kā slēpot, man liekas, bija forši. Bija interesanti, bija ko ķert, bija spriedze, bija savi skatītāji, savi atbalstītāji, daudz palīdzēja un ar viss izdevās. Ātri gan viss beidzās. Tikko pirmais Latvijas čempionāta posms un jau pēdējais saskaitīts. Lai arī cik dziļa un barga ziema gadītos, tik un tā 2 mēnešos skijoringa sezona ir cauri. Čempioni noskaidrot. 8 nedēļas nogali, pa vidu vēl lielais sals, un pat jau sniegs sāk kust. Dīvaini, ka pat visšvakākajās ziemās tik un tā skijoringa sacensību skaits praktiski nemainās. Tā kā par kaut kādu
globālo sasilšanu vai klimata izmaiņām runāt nevaram. Tikpat stabila ir arī latviešu aizraušanās ar skijoringu. Dalībnieku skaits joprojām ir nemainīgi augsts. Priecē jauniešu interesi par šo tradicionālo latviešu pasākumu. Sezona raiba, bet laba. Pieredze guvām lielu, ka jābrauc ir uzmanīgi, bet kā ātri. Bet kopumā ļoti labi esmu apmierināts. Es vispār 2. gadu braucu. Pirmais gads bija tāds, nepārāk. Bet šogad jau bišķi labāk pašam arī sanāk braukti. Un diezgan interesanti. Sezonas sākums bija ļoti slikts. Un tas sezonas beigās mēs kā ieskrējāmies, bet tas ir par vēlu. Līdz ar to tikai 2. un 3. vieta kopvērtējumā, bet neko darīt. Man skijorings asociējās ar šitādu, nevis ar tādu špūru vienu, kur visi tagad tramvai brauc. Tāpēc man tā pirmā sacīks, tā man galīgi. Tā man arī izsit visu sezonu kopumā. Jo ar tā visā visumā man patīk. Ziema beidzot normāli arī tāda, ka var braukt. Sezona bija interesanti. Sacensības labas. Pirmais posms bišķiņ bija smagāk trasa, bet visiem trasa vienādi cīnījāmies uzvaras spēcīgāk. Un tagad Latvijas skijoringa čempionāta 2011. gada pēdējā posma Slavas aleja. Zēni. 1. vietā Elgars Jonas Klāvis Karelis, 2. vietā Nauris Miķelsons Tomas Keišs, 3. vietā Raivis Zālīts Tomas Zvidriņš. Mazā tautas klase. 1. vietā Raivis Eikmanis Alvils Laurīts, 2. vietā Toms Savents Reinis Savents, 3. vietā Edgars Siliņš, Aivis Dunkulis. Lielā tautas klase. 1. vietā Raivis Zolmanis Mikus Neško vai Juris Deičmanis, 2. vietā Māris Rupeiks Mārtiņš Antons, 3. vietā Gatis Zundovskis, Modris Tumpelis, Krišjāns Vēsmiņš. Mazā meistaru klase. 1. vietā Jānis Kārkliņš, Arnis Rudolfs vai Jānis Višeris, 2. vietā Edgars Siliņš, Arvis Dunkulis un 3. Raivis Eikmanis Alvils Laurīts. Lielā meistaru klase. Raivis Zolmanis Mikus Neško, 2. Toms Savents Reinis Savents un 3. vietā Alvils Priedīts, Gatis Zolmanis vai Māris Krūklīts. Hobija tautas klase. 1. Raivis Meņģis Mareks Plīsis Mareks Zoltners, 2. vietā Mārtiņš Zveja Atis Ore, 3. Ilmārs Gulbis Edgars Kalniņš. Hobija meistaru klase. 1. vietā Kristaps Dundurs Arnis Rudolfs, 2. Raits Plūme Kaspars Andersons, 3. Juris Hmaruks Kaspars Šķiltis. Vecmeistari. 1. Alvis Priedīts Māris Krūklīts, 2. Aivars Zveja Aldis Matskars, 3. vietā Jānis Zolmanis Juris Deičmanis. Tālūk puikām un vīriem gāja Latvijas skijoringa čempionāta pēdējā posmā Pēnkulē. Kādam veicies labāk, kādam nevisai. Tiem, kurus interesē kopvērtējuma rezultāti, meklējiet tos internetā motoskijorings.lv. Tagad sportisti var nodoties pavasara gaidīšanai un, protams, aktīvai fiziskās formas trenēšanai priekš nākamās skijoringa sezonas. Galu galā lielā mērā sacensību rezultāts nosaka treniņos pavadīto stundu skaits. Tagad īsa reklāma, bet pēc tam jaunumi no Bauskas un Prāta Vētras Jubalts dosies trasē, sēžot pie stūras sportiskajai Kia automašīnai. Ātruma cilts. Rats ratā ar Rīgas motormuzeju. Ātruma cilts. Ar skatu nākotnē. Ar saknēm motormuzejā. Vasaras sākumā mēs Ātrumcilts komanda viesojāmies Rīgas motormuzeja filiālē Bauskā, kurā arī var aplūkot senus un antīgus braucamrīkas. Tagad jāsaka, ka tur notiek liels pārmaiņas – rekonstrukcija. Par to tad arī nākamais stāsts. Kurš gan nezina, kur atrodas Rīgas motormuzejs? Tieši tā, Mežciemā. Pirms neilga laika aptaujājām Rīgas iedzīvotājus un noskaidrojām. Lielākā daļa zina muzeja atrašanās vietu, bet tikai puse pabijusi antīko spēku lielās mājas iekšpusē. Izskaidrojumi nav tālu jāmeklē. Vienam saspringtajā dzīves ritmā nav atlicis laika, ko tādu aplūkot, citam braucamrīka nemaz neinteresē, bet vēl kādām bijis liels slinkums doties uz Mežciemu. Tad nu tā. Tie, kuri tomēr ir papūlējušies atbraukt vai atnākt un aplūkot daļu no vēstures savām acīm, varu jūs iepriecināt. Rīgas motormuzejam jau kādu laiciņu ir arī sava filiāle Bauskā. Ašākie noteikti jau tur ir pabijuši, taču drīz būs iemesls doties vēlreiz. Mēs šo filiāli atjaunojam, atsvaidzinām un arī papildināsim gan tīri vizuālā izskatā, gan arī šīs filiāles krājumā tiks pievienoti jaunas pēkrati, jaunas interesantas mašīnas. Un ceram jau, kad uz vasaras sākumu šī filiāle tiks atvērta un būs
kā saka, varēsim aicināt apmeklētājus ciemos aplūkot šo jauno ekspozīciju. Būs ne tikai spēkri, bet arī dažādi laikmetu raksturojošie priekšmeti, un arī mēs otrajā stāvā iekārtosim tādu nelielu zālīti, kur varētu novadīt kādas nelielas, varbūt mācības stundas, varbūt bērniem kādas lekcijas nolasīt vai kā citādi izmantot šo iestādi. Motormuzeja darbība nekad nav bijusi dīkstāvē. Tā vienmēr ir virzījusies uz priekšu un mūs spējusi iepriecināt. Vai tas nav lieliski? Rīgas Motormuzeja Bauskas filiālē būs ne tikai sienām jaunas krāsas, bet arī vēl neredzētas ekspozīcijas. Muzeja filiāli tik tiešām tiek mainīta gan vizuāli, gan arī apkārtējās teritorija tiks labi iekārtot, lai cilvēkiem tiešām ir patīkami atbraukt un pavadīt savu brīvo laiku šajā mūsu muzeja filiālā. Tomēr ne tikai izskats un ne tikai ārējā filiāls veidos tiks mainīts un atjaunots, bet arī iekšā tiks tīri saturiski būs gan jauni eksponāti, gan arī esošie tiks saposti un arī papildināti ar informāciju par šiem spēkartiem. Un jāatzīmē, ka ja Rīgas Motora muzejā ir daudz pieraduši redzēt šos elegantos limuzīnus, un kas varbūt vairāk raksturo tieši pilsētas dzīvi, tad Bauskā mēs aicinām apskatīties to tehniku, kas ir vairāk saistīta ar dzīvi laukos, ar dzīvi rajonos, kur būs gan lauksaimniecības tehnika, gan smagā tehnika, gan arī tā vieglā tehnika, kas bija raksturīga tieši lauku reģioniem. Būs arī traktori tā tad redzami? Tieši tā, būs redzami traktori, un ne tikai tādi jau pavisam padomju laika traktori, bet arī stipri senāki. Tā lauksaimniecības tehnika, kāda tika izmantota jau Latvijas laikās, 20. un 30. gados, tie lauksaimniecības traktori un dažādi tehnika, kas bija raksturīgi tiem laikiem. Tie, kuri savu dzīvi pavada lielajās pilsētās, noteikti vēlēsies aplūkot senos traktorus. Arī es ko tādu vēl nebūšu redzējusi. Liels prieks par Motormuzeja vīriem. Viņiem tik ļoti patīk savs darbs, ka labprātīgi dodas uz Bausku palīgā visiem strādniekiem. Mūsu muzeja darbinieki, tie, kas mēs strādājam šeit, un mūsu tieši izstāžu daļa cilvēki, kuri iekārtoja arī Rīgas Motora muzeju, pašu Rīgas, kā saka, muzeja telpas, tie paši arī dodās uz Bausku, un ar Bauskas nodaļas cilvēkiem kopā strādā pie šī muzeja iekārtošana. Faktiski mūsu muzeja kolektīvs arī velta savu laiku šīs filiāles iekārtošanai, gan ar dažādām domām, gan ar tīri fiziski brauc turiem palīdzēt. Tātad atceraties, vasaras sākumā durvis vērs rekonstruētā Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāle. Par šo jaunumu noteikti priecāsies arī ārvalstu turisti. Nu viņi Bauskā varēs aplūkot ne tikai upes Mūsu un Mēmele, Bauskas pilu un Rācnamu, bet arī skaistos antīkos spēkratus. Tagad mums atliek gaidīt vasaras sezonu, kad visi savām acīm varēsim redzēt, ko Rīgas Motora muzeja Bauskas filiāle ir gatava mums parādīt. Sola jau grandiozas lietas. Nu ko, turpinam ar prāta vētru. Pareizi jūs nepārklausījāties turpinājumā. Grupa, vai precīzāk viens no grupas dalībniekiem, tas, kuram vismazāk matu, pie sportiskās Kia stūres. Šodien ātrumciltī ciemiņš cilvēks paši zināt, kas, ja kāds šai valstī ir jāiepazīstina ar Jāni, tad es domāju, ka varbūt brauciet lasīt Zemenes kaut kur tā citu valsti. Jāni, klausiet, mēs tā kā baigi jau, var teikt, gadiem gaidījām, ka tu atbrauksi. Paldies! Jo es sekoju ik pa laikam raidījumam jūs līdzi, un es skatījos, ka tanīs slējiņos, ko jūs rakstījat, tur nav man vārdu vai uzvārdu, un nav tas ātrums ierakstīts. Tā kā es esmu ļoti pagodināts, un esmu pagodināts, ka es pirmo reizi esmu arī šajā trasē. Tā kā šodien man ir iesākusies ar tādu jaunu, kā saka, pašam izzinošu, ko nevajadzēja pat meklēt, tev palīdzību atrast vietu. Klā, bet cilvēkam, kurš ņemās ar koncertiem un viss kaut kur noteikti nākas daudz braukt ar mašīnām, vai ne? Mēs vairāk gan sanāk ar autobusiem un lidmašīnām ceļot. Ir mašīnas varbūt tieši, ja mēs ņemam tā burtiskā nozīmē, ved no viesnīcas līdz koncertu vietai, bet lielie pārbraucieni iet ar autobusiem, saucamie tā kā nightlineri, ja, kur grupa augšā guļ un apakšā ir aparatūra vai aparatūra kā citām fūrēm brauc. Tāds kaut kā notiek. Un jūs tomēr tādu blīce kopā labi turaties. Nav kādreiz ienāks prātā doma, nopērkam visi vienādus autiņus. Tāda doma pa autiņiem laikam mums. Mēs neesam laikam tik ļoti tehniski cilvēki, bet mums ir bijusi tāda lieta, kad tas, pateikšu līdz pat precīzi, kaut kāds 90. gads bija, kad mēs vēl mācījāmies skolā pēdējā klasē. Un mēs braucām visu laiku uz koncertiem ar vilcienu. Vedām ģitāras līdzi, jo tad nebija aparatūras, arī nebija naudiņas. Un bija viena tāda spēle ļoti laba, kur mēs nopelnījām, kur konkrēti naudu samaksāja. Un tie, ja nemaldos, bija repši.
Un pat liekas kādi 16,000 repšiki. Nu, laikam, skan tas daudz, bet bija ļoti maz. Kaut mēs zem $100. Nu, apmēram. Un mēs tanī brīdī izdomājām, Jelgavā sēdējām dzelzceļa stacijā un domājām, nu beidzam braukt taču tiem vilcieniem. Beidzot jāsāk braukt ar mašīnu. Kaut gan nevienam mums nebija tiesības, ja? To jau tagad var izstāstīt, laiks pagājis. Noilgums. Jā, noilgums. Un situācija bija tāda, ka mēs paņēmām Jelgavas avīzi. Un ar pirkstu tad bija ļoti daudz sludinājumu, ko pērk pārdod. Un tieši mašīnas skatījāmies. Un skatījāmies vienkārši tā, mums ir 16,000 repšiki, un kas mums sanāk? Un mums sanāca 52. gada Pobeda. Kolosāla mašīna. Un pēc nedēļas mēs ar šo Pobedu, mēs, protams, nopirkām visu. Mēs aizbraucām, bija Ventspils Kokstāts festivāls, un mēs braucām uz Ventspilu. Un tas bija tik interesanti, kad mēs visa grupa sasēdāmies mašīnā. Nu, protams, iemaņas braukšanai tik, cik no tēva ņemta mašīna, tiesības nav, nu kā būs, ja? Nu, pilnīgs jaunības maksimālisms, un es esmu gatavs to atkārtot tagad, ja vajag. Bija situācija tāda, kad mēs aizmugurējā sēdēja Roga Kaspars, bija Mumiņš, un Māris Mihelsons. Bija tā, ka mēs labu gribējām, pievienojām pie akumulātora pa taisno vadus un ielikām radio aparātu ar kaseti Rīga 310 bija, jo, nu, magnetofonu tad nebija. Un, protams, vienīgie vadiņi, kas bija tādi plāni konstruktoru vadiņi kādreiz. No 3. klases jau drīz konstruktori. Jā. Tos mēs izvilkām no akumulātora, pieslēdzām pa taisno un aizmugurējā beņķī uzlikām to magnetolu Rīga 310. Un vienā brīdī mēs braucam, un mašīna vienā sekundē pilna tādiem baltiem, pienīgiem dūmiem. Mēs, protams, ārprāts, ko darīt, durvis vaļā, visi lecam ārā no mašīnas, un viens durvis tieši aizmugurējās bija aizkritušas ciet. Tās ar kājām tika izlausts, un sēžam, tagad ielicam grāvī un sēžam. Un visu laiku domājam, strunc jau par to mašīnu, bet aizmugurēja ģitāras. Saprot, nu, kad nevienam tā mašīna tik daudz neinteresē, cik tie instrumenti. Nu, un tā lēnām tie dūmi izgaisa. Un, protams, pirmajam, jo es braucu tajā laikā mašīnu, pirmajam bija jāiet pārbaudīt. Visi tā kā labos ierakumos uzsita tika pa plecu. Nu, Janka, davai, ej, skaties, kas tur ir. Mēs ar tevi. Jā, mēs ar tevi, bet tu sāc. Un situācija bija tāda, ka tie vadi mums vienkārši bija apakšā nevis voiloks, bet tādi, kā lai izstāst, tas tā kā tepiķis iekšā. Un viņš sāka gruzdēt. Nu, protams, neviens jau to nezināja, jo tie vadi tik plāni un tas akumulators laikam tā jauda pa lielu, tur viss aizgāja ciet. Tā kā, jā, ir ko atcerēties daudz pa ceļojumiem. Tu pats tā kā vairāk ar tiem sportiem aņemies un mīli braukt arī pa ūdeni. Kas tur forši tajā surfingā? Ar ūdeni, ja tā salīdzinas ar transportu, redz, te jāsavalda tādas, nu, ja mēs runājam par zirga spēkiem mašīnai, kas ir, viņas ir jāsavalda, jo viņas ir tehniskas. Windsurfingā un tieši braucot ar VDL buru, man patīk, un tas adrenalīns man ir tik liels, kad es tanī brīdī, kad es braucu, es savaldu to vēju. Nu, protams, pie kaut kādas robežas, jo ir robeža, kurā tev tas ekipējums neatbilst vairs tam vēja spēkam un dabas spēkam, nu, kad daba ņem virsroku. Bet, nu, laikam tieši tas adrenalīns, lai es savaldītu to vēju. Nu, cik sen tu jau ņemies ar windsurfingu? Principā es no bērnības braucu. Man tāda situācija bija, ka man kādi 8 gadi bija, tad tētis nopirka vienkārši viņam izdīts, jo man ļoti gribējās un tāda lieta nebija. Tad pārdeva veiklos Mustang V10. Tu trīsdaļīgo tādām skrūvēm? Jā, no 3 daļām sarkani. Tur pagāja kāds 2 stundas, kamēr viņu saskrūvē un alumīnija masts bija. Un bija interesanti, un tad mēs tā pa 2 viņu varējām ielikt ūdenī un kaut ko braukājām, darījām. Bet tā nopietnāk, es esmu sācis kādus pēdējos gadus trenēties tieši arī ar sportistiem kopā, kas uzreiz tās nianses un visu palīdz un ieliek tev, viņi trenē 100 daļas, es atkal tās sekundes kaut ko no viņiem var paņemt. Nu, ko, bet mums šajā nodaļā brauc tikai cilvēki, kuri nav nekādā sakarā ar autosportu, tā kā es domāju, ka tu varēsi samērīties viņiem spēkiem, apstīties, cik ātri tu var ielikt citā sporta veidā. Es ar lielāko prieku. Nu ko, aiziet! Nu ko, Jāni, sistēma var būt līdzīga kā ar VDL. Tur tā asi nevar pagriezties, vai ne? Tā laidena. Ir pie kā pieturēties. Tā laidena, ir pie kā pieturēties. Stihijas te ir mazāk, tikai benzīns un tosos, un ne tā kā es domāju, ka tev ies labi, jo uz ūdens taču vajag tos viļņus savaldīt, sevi, dēli un vēl vēju. Bet es domāju, ka adrenalīns vienalga, te ir tik daudz iekšā, kad ir jākustina tie zirgi, lai tie kumeļi skrien. Jā, piesprādzējies un aiziet. Spogulīt, saki man tā.
mācības Jau! No? Tu vari man iemācīt pēc šitā brauciena, kā riepas var pakurināt? Tā kā tam vajag mašīnu, kurai būtu pakaļpiedziņa. Žēl. Priekš izstāstā nožēlojumi, kur ir Nē, es domāju, ka tu teiksi, ka tagad, bet man jau tā labi kūpē tanī trasē tās riepas. Tas smuki, tā vajag jau, zin kā. Es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs tev par šo iespēju. Es zinu, ka man daudz jātrenējās, bet muguras lapi. Vai ne? Paliekas, ka tur mašīna brauc, bet īstenībā darbs ir beigies. Jā, kolosāli. Es esmu ļoti tiešām priecīgs. Zinu, tev arī tas laiks tās nav nemaz bēdīgs, teikšu. Jā, tā man interesēs, var apstīties. Es varētu pa UFO labāk nobraukt, man liekas. Pa UFO varētu labāk? Okay. Man tā liekas. Jā, tā arī ir vecība apstīties. Mēs liekam, tu pat pa Kārli Lāci brauc labāk. Vienīgi, ka Liena Šomas brauc labāk. Bet es zinu, kāpēc tas tā ir, jo Liena ir draugs, man liekas, viņš ar autosportu ļoti saistīts, un viņš iemācīs Lienai pareizi pa tiem pedāļiem spīkst. Un viņam mazliet tā kā priekšā. Bet tev būs iespēja vēl patrenēs ātrums cilts kartnīgi, halā varēs izgāzt tā kartīgi labu. Tas tev būs tāds treniņam. Tu dod otru iespēju arī. Es esmu gatavs kādu gadu pagaidīt arī. Tad laik mūsu ātrumu ciltī. Tu esi uzņēmis. Paldies liels. Tas šoreiz arī viss. Tiekamies nākam trešdien raidījumā vai arī jau piekdien SEH ēterā 8:00 vakarā, kur raidījumā ātruma cilts par to, kas notiks šajā nedēļas nogalē. Atā! Ātruma cilts ar skatu nākotnē, ar saknēm motormuzejā.